Čau, mani sauc Elīna, es esmu Kultūras un Mākslas institūta pētniece. Tas bija ļoti grūts darbs, bet kādu dienu es pie savas draudzenes Lauras ieraudzīju šādu mazu grāmatiņu par radošu cilvēku rīta rutīnām un izmantoju viņu padomu, veltot 2 stundas ik rītu, stundas, kurās ir vissvaigākā galva rakstīšanai un neļaujoties nevienai sapulcei, nevienam ēpastam un nevienam telefonzvanam. Un es tev varu ieteikt pilnīgi visiem. Es domāju, ka tā noteikti būtu inovāciju difūzijas teorija, jo to var piemērot ikvienai dzīves situācijai, kurā jaunas idejas izplatās kādā cilvēku grupā, vai tā būtu mākslīgā intelekta ienākšana mūsu dzīvē, vai varbūt tā ir vakcinācija. Un tas pārsteidzošais ir tas, ka cilvēks saprot, ka jaunās lietas, inovācijas izplatās pakāpeniski, bet tas, ko viņiem ir grūti pieņemt, ka vienmēr būs cilvēku grupa, kura pieņems šīs jaunās lietas ļoti ilgā laikā. Un izlasot šo teoriju, kļūst daudz mierīgāks sirds. Šobrīd mums ir tāds augsti novērtēts pētnieciskais projekts par jauniešu līdzdalību muzejos, un tas tiešām varētu teikt ir šobrīd mūsu sirdsdarbs. Mēs strādājam ar jauniešiem lauka darbā, un tas man šķiet ir vissmeķīgākais, visgaršīgākais, vismaz man personīgi posms pētījumā. Abi es esmu visādājs. Man liekas ārkārtīgi svarīgi, ka mēs redzam tendences, ka mēs redzam kopsakarības, un arī tas, ka mēs varam ienirt dziļāk un izpētīt jautājumu veidā, kurā, teiksim, statistikas dati vai aptaujas dati mums neļauj to izdarīt. Līdzdalīgā pētniecība. Ļoti grūta, ļoti sarežģīta pētniekam mēģināt nebūt monopolistam un mēģināt nodot vismaz daļu varas un pētīt kopā, nevis pētīt kādu, bet pētīt kopā, piemēram, ar jauniešiem, viņu pieredzi. Tas ir liels izaicinājums, bet es novēlu visiem arī to izmēģināt.